Kas tu esi, kungs? Dievs, kāds tu esi? Kāds tu esi, mans Dievs? Es tev tik daudz kalpoju, bet es tevi pašu taču nemaz nepazīstu. Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā Lūkšanu kambara noslēpumi. Vai tāda gavēšana, lai man patiktu, vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas, kad cilvēks nokar galvu kā niedri, kad apvelk maisu un sēd pelnos? Vai tu to vari saukt par gavēšanu, par tādu dienu, kas tam kungam patīk? Labvakar, radio klausītāji, esiet sveicināti raidījumā Lūkšana kambara noslēpumi. Šajā vakarā mēs turpinām runāt par to, kā mūsu ticību izdarīt spēcīgu, kā mūsu ticību pārvērst par veidu, kā mēs ne tikai eksistējam, bet dzīvojam, kā mūsu ticību izdarīt par uzvarošu ticību, lai mēs varam teikt, ka kopā ar Kristu mēs esam uzvarētāji visās lietās un visos jautājumos. Un tāpēc šis raidījums Lūkšana kambara noslēpumi, jo mēs zinām, ka Jēzus teica, ka lūkšana ir tā, kas atver debesis, un lūkšana izmaina mūsu dzīvi, un lūkšana izmaina mūsu pasauli apkārt. Un kā šo lūkšanu darīt stiprāku, mēs runājam šajā raidījumā, runājot par gavēni. Šodien studijā esmu es, Rīgas evaņģeliskās vasarsvētku draudzes cerību mācītājs Jānis Sadovskis, un ar mani kopā ir mans brālis. Es Jānis Akmens, labvakar, radio klausītāji. Esiet sveicināti. Un šodien mēs runāsim par tādu lietu, kā gavēnis vairo lūkšanas spēku. Gavēnis ir veids, kā tavu lūkšanu darīt daudz asāku, daudz precīzāku, daudz stiprāku, un gavēnis kaut kas tāds, kas piedod, ja tā varētu teikt, milzīgu spēku tiem vārdiem, kurus tu izrunā vēršoties pie Dieva. Un lai Dievs mūs varētu svētīt, es aicināšu Jāni tevi lūgt. Jā, mīļais debes Tēvs, paldies par šo žēlstības laiku, ka joprojām var skanēt šis raidījums, joprojām mēs varam būt šeit studijā un runāt par tām lietām, Tēvs, kas ir tev tīkams, kur tu mūs māci, kur tu māci mūsu katru ikvienu, gan mūs, kas esam šeit studijā, gan arī tos klausītājs, kas klausās, lai mēs kļūtu patiešām stipri tevī, Tēvs, un ka mēs varētu iet no uzvaras uz uzvaru, un ka mēs varētu izcīnīt tās cīņas, kas mums ir jāizcīna, kā cilvēkiem, Tēvs, šeit virs zemes, tavā spēkā un tavā gribā. Un tāpēc, Tēvs, es lūdzos svētī šo raidījumu, svētī mūs, lai mēs runātu to, ko tu vēlies, lai tavs gars ir tas, kas runāts ar mūsu mutēm. Kungs Dievs, un atdari klausītājiem sirdis un ausis, Kungs Dievs, lai viņi ir dzirdīgi, lai viņi ir tādi, kas ne tikai dzird, bet klausās un satver to ar sirdi, Kungs Dievs, lai viņiem ir spēks tevī, Kungs Dievs. Es lūdzu tavu žēlastību, un es arī pateicos Tēvs par katru lūdzēju, kas lūdz par šo raidījumu. Es pateicos par tiem, kas atbalsta Tēvu šo raidījumu, gan ar savām lūkšanām, gan arī ar finansiāliem ziedojumiem. Paldies Tev, debes Tēvs, par viņiem visiem. Svētīdams svētī un stiprini, Kungs Dievs, lai Tev ir gods mūžīgi mūžos Jēzus vārdā. Āmen. Jā, mīļie radio klausītāji, mēs šodien tiešām runāsim par to, ka gavēnis vairo mūsu lūkšanas spēku, ka tas ir nevis tikai vienkārši, ka mēs lūdzamies, bet tieši, ka caur gavēni arī mūsu lūkšana dzīve pavisam saliek savādāk, stiprinās, vairojās, viņi patiešām veidojās pavisam savādākā veidā. Es esmu ļoti daudz dzirdējis liecības, kur cilvēki ir stāstījuši tad, kad viņi ir savā lūkšanu kambarī, un tad, kad viņi gavē, vai nu pēc gavēšanas, vai kā, viņa lūkšana dzīve ir pat izmainījusies. Viņi ir cilvēki, kas saka, man nav spēka lūgties, es nezinu, ko lūgties, un tam līdzīgi. Viņi saka, ko tur var stundu lūgties, ir tādi cilvēki, kas man ir sacījuši, saka, viņiem pietiek, ka 5 minūtēm viņi ir visi izlūguši, viņiem vairs nav ko sacīt. Tad es gribētu tieši sacīt, kad caur gavēni, gavējot, mūsu lūkšana vairojās, un viņi stiprinās, viņi patiešām aug plašumā, un nevis tāpēc, ka, lai ilgāk būtu vienkārši lūkšana, bet mēs daudz ilgāk un spēcīgāk, daudz asāk satveram un sadzirdam to, ko Dievs mums saka. Mēs daudz vairāk koncentrējamies uz Dievu tieši gavēšanas laikā. Jo mums ir vajadzīgs pirmkārt arī spēks no Dieva, lai mēs varētu gavēt, ja tas sevišķi ir ilgāks laika periods, bet mums arī ir tādas tuvākas, ciešākas attiecības. Mēs vairāk un vairāk domājam par Dievu. Mēs vairāk
tuvojamies Dievam, un nevis tikai vairs kaut ko prasot no Dieva, bet mēs jau vairāk skatāmies globālāk uz visām lietām, kas ir mums riņķī. Un mēs daudz vairāk gan gavēšanas laikā, es esmu arī personīgi pieredzi, gan arī citu cilvēku sacītā, cilvēki gan vairāk izsūda savus grēkus, vairāk nožālo, viņi pēkšņi ierauga savus grēkus, viņi atverās, līdz ar to tas lūkšanas spēks, tāds dedzīgums, es gribētu teikt, tāda uguns parādās tieši šajā laikā, kad mēs gavējam, tad mūsu lūkšana pilnīgi savādāk sāk vairoties, veidoties, stiprināties. Ir, protams, kas ir cilvēki sacījuši, ka viņi arī gavējot, ka viņi vairs nespēja palūgt, vienkārši viņi ir kaut kādā veidā fiziski vai kā ir noguruši, viss ir jautājums, cik ilgi ir, bet neatkarīgi no tā viņi tomēr iet uz priekšu, un arī tas maina cilvēka tādu, būtību, viņa gara izpausmi, teiksim, viņa spēku, teiksim. Ja? Tā kā gavēšana ir tāds ļoti pastiprinošs faktors, un ko Jēzus, kā mēs arī pagājušā raidījumā, un vēlreiz atkārtosim un atgādināsim, Jēzus sacīja ar lūkšanu, ar gavēšanu. Mēs pagājušais lasījām no Nehemijas grāmatas, kur tieši minēts, ja, gan lūdzot, gan gavējot, un tas viss vairo un nemitīgi vairo šo te spēku lūgties. Jāni, ko tu saki par šīm lietām? Es gribētu teikt tā, ka var lūgt bez gavēņa, bet gavēt bez lūkšanas nevar. Tieši tā. Un, ja mēs domājam, teiksim, par to, ka bieži vien cilvēks saka, es lūdzu, bet kāpēc Dievs neatbild? Es lūdzu, un kāpēc neatnāk kaut kādas lietas manā dzīvē, jo, laikam jau man nav mans lūkšanas spēks nav tik liels, kā gribētu. Man dāvana nav lūkšana, kā cits dažs labs saka. Jā, arī. Tas varbūt ir cits jautājums, bet jums ir taisnība, mīļie draugi, ka bieži vien mūsu lūkšana nav tik stipra, lai izārdītu kaut kādu konkrētu cietokstu. Jā, mēs lūdzam, un Dievs mūs dzird, bet mums ir vajadzīgs lielāks lūkšanas spēks, un tad kā šo lūkšanas spēku palielināt? Es gribētu minēt tādu piemēru. Piemēram, jūs ziniet, kad smagās mašīnas, piemēram, kad sasniegs sniegs ziemā un ir slidens laiks, tad smagā mašīna bieži vien stāv uz vietas uz līdzena vietu, un mazākais izcilnīts, jeb kaut kāds mazāks kalniņš, kas ir priekšā, šai mašīnai liek buksēt, viņi neiet uz priekšu. Un tad ir tādas speciālas ierīces, ķēdes saucamās. Viņas apliek ap ritiņiem šīs ķēdes, un mašīna izkustās no jebkuras vietas un spēj uzkāpt jebkurā kalnā. Tieši tāpat arī, teiksim, ja, piemēram, jums ir kāds liels klucis jāpārcērt, ja, liels bluķis. Ja jūs mazās pagalas varat sacirst tās cirvi, ja pietiekoši asas cirvis un smags, jūs viņas varat sacirst. Bet pamēģiniet jūs pārcirst lielo bluķi, kāda riktīgi kaut kad 1,5–2 metru diametrā, piemēram, ja? Jūs to nevarat izdarīt, bet ir veids, kā to var izdarīt. Iedzem ķīli un pēc tam sit pa šo ķīli, un šis ķīlis pārplēš. Neticami, to, ko nevar izdarīt ar vienkāršu cirvi, lai cik viņš ir asas un cik jums liels spēks, to var izdarīt ar ķīli. Tieši tāpat arī mūsu lūkšana var stiprināt ar gavēņu palīdzību. Un, kad mēs gavējam, mūsu lūkšana pirmām kārtām, manuprāt, ļoti daudz precīzāk. Jo iedomājieties, mīļie draugi, jūs esat veltījis laiku, lai gavētu. Jūs pirmām kārtām jau tīri dabiski esat nolicis laiku, kad jūs lūksiet, kad jūs gavēsiet. Jūs esat sagatavojies. Jūs esat nožēlojis grēkus jau pašā sākumā, teiksim, izlūdz, lai Dievs piedod visas lietas, pārskatījis savu sirdi. Jūs esat iegājis Dievu klātbūtnē, un jūsu saruna vairs nav tāda, it kā caur logu ar kādu personību. Šī saruna jau kļūst daudz personiskāk un daudz tuvāk. Un tagad, kad jūs sarunāties ar viņu, jums nav vairs pat īstenībā pļāpas prātā, jeb, teiksim, tādi liekvārdība, jeb šablonu lūkšanā. Jūs lūkšana kļūst daudz vienkāršāk, daudz īsāk, daudz koncentrētāk. Jā. Un mēs zinām to piemēru, ka Jēzus pieaicina aklu cilvēku un prasa, ko tu gribi. Šī vieta man personīgi vienmēr runājas par to, ka man nav vajadzīgs minēt 100 reizes kungs, 50 reizes mīļais un 17 reizes, teiksim, es nāku pie tevis. Mana lūkšana kļūst daudz precīzāk un daudz asāk, un es saprotu, par ko man ir jālūdz un kā man ir jālūdz. Pie kam, ziniet, mīļie draugi, skatieties tagad uz vienu tādu lietu, Jānis un Pēters, piemēram, jā. Tad, kad viņa atnāca pie tās augtajām krāšņajām durvīm, kur sēdēja šis invalīds, cik ilgi viņa lūdza? Viņiem tur nebija nekāda ilgas lūkšanas nebija. Vienkārši pateicis pāris teikums, un tas arī bija lūkšana beidzās. Patiesībā viens teikums, viņa teica, kas man ir, to es tev dodu. Celies un staigā. Staigā, viss. Jēzus, cik ilgi lūdza par kādām ļauniem gariem vai par kādām slimībām? Viņš teica, celies augšā un ņem savu gultu. Tātad
pēc tam, kad cilvēks ir tuvojies Dievam, un mēs jau esam runājuši, ka gavēnis, tas, kas pastiprina mūsu lūkšanu, tas nozīmē, ka mūsu lūkšana kļūst bieži vien pat daudz īsāka, daudz precīzāk, daudz koncentrētāk, bet viņai ir dubults spēks. Es pat teikšu 3-kāršs un 4-kāršs spēks. Un, kā jau es teicu, bieži vien cilvēki saka tā, es lūdzu par kaut ko, un nekas nenotiek. Es lūdzu par saviem tuviniekiem, par radiniekiem, vēl kaut ko. Tu esi uz pareizā ceļa, tu pareizi lūdz, tev ir pareiza sirds, tev ir pareiza attieksme, tu vēlies to labāko, un tu to dari no sirds, bieži vien ar asarām un teiksim, ar tādu tiešām vēlēšanos, lai Dievs kaut ko maina. Bet ir lietas, mīļie draugi, ko mēs bez gavēņa nevaram izdarīt. Ir lietas, kuras mums ir vajadzīgas, lai mūsu lūkšana kļūtu daudz spēcīgāk, iemantot lielāku spēku. Caur lūkšanu mēs varam, caur gavēšanu mēs varam pastiprināt to cīņu, ar ko mēs cīnamies. Ja mūsu lūkšana netiek uzklausīta, tad saņemsim šo spēku, kas ir gavēšanā, jo Dievs to ir mums atklājis, lai mēs to varētu izcīnīt. Tātad centīsimies sevi, jūs esat jebkurš radio klausītājs aicināt gavēt, lai jūs pastiprinātu savu lūkšanu. Ja jūs redzat vienalga, kāda lieta jūsu problēma dzīvē ir, jūs lūdzat. Sevišķi laiku lūdzu, nekas nenotiek. Tieši tā, tad ņemiet, meklējiet šo Dievu, un varbūt arī uzreiz arī tad nenotiks. Jūs teicat, bet ir cilvēki, kas esat sacījuši, es gavēju un nenotiek, ja? Tas nenozīmē, ka jums uzreiz tas notiks. Nenozīmē tā, ka jūs tagad lūksiet un gavēsiet, un hop, tāda te gribētos teikt, uz buru mātī notiks, ja? Redziet, Jēzus gavēja 40 dienas. Un pēc tam gāja, viņš tātad gavēšanā saņēma attiecīgu spēku, viņš saņēma šo spēku, lai ietu un visu tālāko laiku, ko viņš kalpoja, viņam jau bija spēks saņemt, nevis tad kaut kad viņš gavēja, tad, kad viņš nonāca sev problēmās, bet viņš gavēja pirms sākt kalpošanu. Tātad mums arī sanāk tas, ka, lai mēs varētu šo spēku saņemt, mūsu lūkšanā būtu spēks, mēs gavējam, un tad varbūt pēc gadiem 10, varbūt tikai mūsu gavēšanai būs tas lielais spēks, jo mēs 10 gadus atpakaļ esam gavējuši, lūgušies, un mēs esam saņēmuši spēks, lai turpinātu. Es gribētu tā sacīt, ne tikai 10 gadus, es tā piemēru teikt. Viņš teikt, ka diez vai būs jāgaida 10 gadi. Es ticu, ka arī nebūs 10 gadi, bet tā būtība, ja? Un es kā piemēru gribētu sacīt no savas dzīves šeit par lūkšanu. Mīļie, tad, kad man tā ir gadies, es nevis to stāstu, lai kaut kādā veidā lielītos, jo Dievs mums saka nelielieties un nerādieties kā gavētāji. Nē, mēs vienkārši kā piemēru stāstam, kā mums ir gadies, lai jūs varbūt tās ieraudzītu to, kā tas notiek kādās lietās. Es zinu, tad, kad man ir bijis, kad es no rītiem ceļos, kā jūs zinat, uz lūkšanu kalnu eju ārā to darot, citreiz ir tā, ka tu esi miegains un tu nevari palūgt un tev ir nespēks un tam līdzīgi. Bet man ir dienas bijušas arī šajā augstajā laikā, ejot ārā. Man ir bijis tā, kad izēju ārā un pēc gavēšanas, ko es novēroju pie sevis, pēc gavēšanas, pirmdienas rītā, tas man tā bija vienā no rītiem, ārā ļoti, ļoti augsts, kad te bija ties laiks augsts. Man pēc gavēšanas, tūlītās pēc lūkšanas, principā man ir brokastis, un es varu tur, tā kā gavēšana noslēdzās ar lūkšanu sanāk. Un tad, kad man bija lūkšana šajā kalnā, man bija tik karsti no lūkšanas, es biju tik aizdedzies un tik aktīvs, es gribētu teikt, kaut kas noticis tā, ka nevienmēr miegs nāk, nekas nenāk. Ja? Un šeit parādījās caur gavēšanu, es saņēmu spēku rīta lūkšanai, kas man ir ikdienas gājumā. Un tas ikdienā man nenotiek. Rīkdienā reizēm man ir tās lūkšanas, neiet tik spēcīgas viņas, un es varētu teikt, tātad caur gavēšanu es saņēmu spēku, lai no rīta ar pavisam citu spēku, enerģiju lūgtos Dievam, pateiktos, pielūgt un tā tālāk. Jā. Un vēl, mīļie radio klausītāji, arī piemērs no dzīves. Pēc kāda dievkalpojuma pie manis pienāk kāds vīrs un saka, mācītāji, vai es nevarētu aizlūgt par mani jūk ārā ģimeni? Es jautāju viņam, vai jūs esat kristietis? Jā, es esmu kristietis. Kādas problēmas? Milzīgas tā un tā. Es viņam nejautāju, cik ilgi šīs problēmas nebija tāda iespēja pajautāt, bet acīm redzot, ne jau pirmo dienu. Jā. Ne jau pirmo dienu, ja cilvēks nāk un saka, man jūk ārā ģimeni. Vai viņš nebija lūdzis? Viņš bija lūdzis. Viņš noteikti bija lūdzis, lai kāds cilvēks aizlūdz, viņš pats bija lūdzis, teiksim, jā, un vēl bija lūdzis. Kāpēc nekas nemainījās? Un es viņam pajautāju, vai jūs esat gavēnis? Gavējis par šo savu situāciju, par savu ģimeni. Viņš tā samulsa, nē, vēl neesmu gavējis. Lūk, es nezinu, vai neviens viņam nebija pateicis, vai viņš nekad nebija iedomājies. Esmu pilnīgi pārliecināts, 100% rokas sirds liekot. Viņš savā mūžā kristiešu vārdu bija dzirdējis vārdu gavēnis. Viņš noteikti bija dzirdējis kādu piemēru, ka kāds gavējs vai ka cilvēku runā par gavēni. Viņš noteikti bija lasījis Bībelē, ka Jēzus gavēja, ka mācekļi lauga. Viņš bija lasījis.
Bet viņš nekad nebija iedomājies, ka tas ir domāts priekš viņa. Tieši tā, viņš to nebija satvērs ar sirdi. Jā, un tas, ko es viņam varēju pateikt, saka, ņemiet gavēni. Ņemiet gavēni, atdaliet kaut kādas dienas, lūdziet par savu ģimeni. Lūdziet pirmām kārtām, lai Dievs parāda, kas nav pareizi jūsu dzīvē. Tieši tā. Kad sieva taisās no jums aiziet. Jā. Kas nav kārtībā jūsu dzīvē, lai Dievs parāda. Un pēc tam, lai Dievs palīdz un dod žēlastību, ka viss sakārtojas arī no sievas puses. Jā. Mīļie draugi, bet bieži vien mūsu dzīvē tā, ka mēs lūdzam, un mēs sakam, Dievs nestrādā, jo, es lūdzu, bet nekas nenotiek. Un šeit nevajag nolaist rokas. Šeit nevajag pateikt, jā, es lūdzu, bet nekas nestrādā, tad nekas nenotiks. Nemīļie draugi. Taisn otrādi, ja mēs saprotam, ka mums nav principā dots cits instruments, vai kāds var pateikt, vai ar labiem darbiem mēs saņemam no Dieva žēlastību un saņemam kaut kādas lietas, Bībele to neatklāja. Bībele saka, ka mēs esam aicināti darīt labus darbus. Vai no piederības kādai konfesijai vai kādai draudzē mēs saņemam atbildes no Dieva, kaut kādas lietas, ko Dievs mums dod? Nē. Bībele saka, lūdziet un jūs dabūsiet, meklējiet un jūs atradīsiet, klaudziniet un jums atvērts. Ja tu klaudzini, ja tu lūdz, ja tu meklē, nekas nenotiek. Tas nozīmē tikai vienu. Garīgajā pasaulē ir tikai viens iemesls, kāpēc nenotiek tā, ka vēlna darbi neizārdās. Tikai viens. Mums nav un mūsu lūkšana nav pietiekoša autoritāte un spēks izārdīt vēlna darbus. Tikai viens iemesls. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka, ja es lūdzu un nekas nenotiek, man ir jādara viena lieta. Man ir jāņem gavēnis, lai pastiprinātu savu lūkšanu. Un tādā veidā jāmeklē Dievs lūdzot un gavējot. Un noteikti kaut kas mainās, jo Jēzus to parādīja. Es gribētu arī šeit sacīt, ja jūs esat satvēruši, ka jums nenotiek dzīvē, tad meklējiet, kas ir tas par iemeslu, kāpēc tā nenotiek, kāpēc nav šī, un kur ir tas vājums patiesībā, tā ka mēs zinām, ja, kur Jēzus arī kādiem, kur pie viņa atved vienu puiku un saka, redz, tavu šie te mācekļi to nevarēja izdarīt, ja, kāpēc? Jā, es pat varētu izlasīt šo vietu. Jāni, lūdzu, to rakstiet, tā ir ļoti spēcīgi. Un es to tātad Mateja evaņģēlijas, mēs esam runājuši par šo vietu, bet padomāsim vēlreiz. Mateja evaņģēlijas 17. nodaļa, sākot ar 14. pantu. Un, kad tie aizgāja pie ļaudīm, pie viņa atnāca viens cilvēks, metās viņa priekšā ceļos un sacīja, kungs, apžēlojies par manu dēlu. Viņš ir mēnessēdzīgs, viņam daudz jācieš, viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī. Vai tu reizēm nejūties kā šis cilvēks, kas atvedis savu dēlu? Vai tu bieži nejūties ar savu problēmu Dievu priekšā tieši tā kā šis cilvēks? Un pirms tam par šo vīru, par šo dēlu bija lūguši mācekļi. Jā. Un par tevi arī bieži vien lūguši, pareizi. Tevi brāļi, tevi draugi, tevi kristieši, un nekas nav noticis. Un lūk, Jēzus tagad runā ar šo cilvēku. Un es to atvedu pie teviem mācekļiem, bet tie viņu nevarēja dziedināt. Vai tu esi gājis ar savu problēmu pie cilvēkiem, un viņi nav varējuši tev palīdzēt, viņi lūguši, bet nav, tu pats arī esi lūdzis, bet arī nav. Un tad tālāk, bet Jēzus atbildēja un sacīja, ak, tu neticīgā un samaitātā cilts, cik ilgi es vēl pie jums būšu, cik ilgi es jūs panesīšu, vediet man to šurp. Un Jēzus viņu apdraudēja, un ļaunais gars izgāja ārā no viņa, un zēns kļuva vesels tanī pašā stundā. Tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt? Kāpēc viņu nevarēja izdzīt šo ļauno garu? Kāpēc šis cilvēks nesaņēma brīvību no šo ļaunā gara? Un Jēzus tālāk skaidro, bet Jēzus tiem sacīja, jūsu mazticības dēļ, jo patiesi es jums saku, ja jums būtu ticība kā sinepa graudiņš, tad jūs sacīsit, tātad lūksiet, vārds sacīsit nozīmē lūksiet, tad jūs sacīsit šim kalnam pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Bet šī suga neiziet citādi, kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Jēzus patiesībā saka, jums ir vajadzīga stiprāka lūkšana. Stiprākā lūkšana ir gavēšana. Jā, kas tiek pastiprināta ar gavēni. Kā var stiprāk lūgt? Skaļāk, klusāk, dievbijīgāk, baznīcā, uz ielas, mežā, parkā? Kā Dievs atklāja? Dievs atklāja ar gavēšanas un lūkšanas palīdzību. Tieši tā. Tad mums ir vajadzīgs šis te pastiprinošais elements mūsu lūkšanai. Un ja tu esi problēmās, ja tu esi ilgi lūdzis,
ņem gavēni par savu vajadzību un sāc dzīvot tādā veidā, par visām lietām sāc gavēt un lūgt Dievu. Un Dievs daudz kas mainīsies. Lūdzu un gavē gan par savu pilsētu, lūdzu un gavē par savu draudzi, lūdzu un gavē par saviem tuviniekiem, radiniekiem, par savām problēmām, lūdzu un gavē. Un mēs sapratīsim, mīļie brāļi un māsas, ka kaut kas notiks, un tur arī būs tās, ka mēs pavisam savādāk un daudz asāk, kā mēs arī pagājušajās minējām, ja, ka tavs prāts pavisam savādāk ieraudzīs kādas lietas, kāpēc, tu pēkšņi ieraudzīs, kāpēc nav atbildēt lūkšanu. Es ticu, ka mans Dievs vienmēr man atbild, tikai ir jautājums, vai es to dzirdu. Vai Dievs neatbild? Un vai tavai lūkšanai pietiek spēks izrādīt šo vēlnu ciemos? Tieši tā, vai tur pietiek, jā, tātad ir jautājums nevis par Dievu vājumu, nē, bet par manu vājumu, par manu nespēku un par to, ko es esmu gatavs par to maksāt, kādu cenu es esmu gatavs ielikt. Un šī lūkšana un kopā ar gavēšanu, tā ir cena, ko es maksāju, lai izcīnītu šo cīņu, kas ir man ļoti, ļoti nepieciešama. Jā, un atgriezīsimies vēlreiz pie tā piemēra radio klausītāju. Par lielo bluķi un mazo cirvi. Tas ir ļoti spēcīgi. Padomājiet, milzīgs bluķis, jūs mazās pagalas skaldījāt, ka šņakstēja vienu uz visām pusēm lec, un tagad jūs to cirvi sitat vienreiz pa to bluķi, sitat otrais, no visas spēka sitat un nekas neiet. Jo tajā bluķī ir zari savījušies, tas bluķis ir resns, viņš ir pietiekoši smagi, nekas neiet. Tad jūs izņemat ārā savu cirvi, un šajā iesistajā plaisā ieliekat metāla ķīli. Un ar to pašu cirvi vienreiz, otrais, trešoreiz, un šis ķīlis pamazām lien tajā milzīgajā bluķī, ko vispār nebija cerības, ka kādreiz jūs pārdauzīsiet vai pārcirtīsiet. Un jūs varat redzēt, kā šajā bluķī parādās plaisas, kā viņas plešās arvien platāks. Un ir viens mirklis, kad jūs ar savu cirvi iesistat pa šo ķīli, un ķīlis izskrien cauri bluķim. Man tā dzīvē ir gadījies daudzkārt. Jā, un es to varētu stāstīt katru dienu, ko es daru savā darbā. Es to ļoti labi pārzinu, un vajag interesanti klausīties, kad tu to stāsti, jo es to ikdienas daru, un es to redzu. Un šeit es gribētu, kādu man liek domāt, kad mums ir vajadzīgs, te varētu runāt par vienu citu tēmu, varbūt tā ir, ja, svētais gars un svētā gara uguns. Ja? Amen. Un te ir tas, ko Jānis Kristētājs sacīja. Jā, Jēzus nāks ar kristīs ar svēto garu un ar uguni. Un mēs visi esam ar svēto garu, un mēs sakam, jā, tēvs, mēs visi saucam, bet mums pietrūkst uguns. Un es gribētu šeit sacīt, lūkšana, bet mums pietrūkst gavēšana, kas ir uguns. Ir uguns. Jā, un gavēnis tieši aizdedzina šo uguni, dod spēku mūsu lūkšanai. Un nobeigumā Jānis sagatavo savu telefonu numuru, jo mēs gribētu dzirdēt liecības, zvanus, varbūt pieteiktus kādus seminārus, varbūt kādu vēlēšanos atbalstīt finansiāli, bet es gribētu no Iesaijas grāmatas 58. nodaļas, par kur mēs runāsim citos raidījumos, izlasīt 9. pantu, lūk atbilde, jeb lūk apsolījums, ko Dievs saka tiem, kas gavēs, gavētājiem, nevis visiem, bet gavētājiem. 9. pants, kad tu sauksi, tas kungs tev atbildēs. Kad tu sauksi pēc palīdzības, tas kungs sacīs, redzi, še es esmu. Runa ir par citu lūkšanas līmeni. Runa ir par to līmeni, ko tas pats Jesai saka, jūs vēl tikai padomāsiet, un es jau būšu izdarījis. Jūs tikai pateiksiet 2 vārdus, kungs palīdzi, un es jau būšu izdarījis. Tad runa ir par to, ka mūsu lūkšana iegūst pavisam citu spēku, ja mēs to apvienojam ar gavēni, un šis gavēnis ir šī līdzība par šo bluķi un ķīli. Lūk, šis ķīlis, kas pāršķeļ visus bluķus, tas ir gavēnis. Lai Dievs mūs visus svētī, paldies, Jāni, tavs telefons un atvadamies. Zvaniet man 263 94 720, 263 94 720, ar Dievu palīgu. Lai Dievs jūs svētī, uz redzēšanos. Jūs varat kļūt par partneriem raidījuma tapšanā, finansiāli atbalstot. Vairāk informācijas mājaslapā tautaslūkšana.lv vai pa tālruni 29 27 93 60. Lūkšanu kambara noslēpums.